Rožu vēsture ir ārkārtīgi sena. Par pirmajām rozēm, arheoloģiskie izrakumi rāda, ka rozes ir bijušas jau aptuveni 50 000 gadu atpakaļ. Par tādām selekciju ar rozēm pirmajām varētu runāt 5000 gadu atpakaļ, kad ir, atkal ir vēsturiskos aprakstos ziņas par rozēm. Bet tā īsti ir tādas, kā rozes, kā tādas glēznas un daudzveidīgas, vairāk sāk attīstīties un selekcionēt 18. gadsimtā. Un to faktiski darīja pirmo reizi Francijā imperatora Bonaparte sieva Josefīna. Un par rozēm saka tā, ka roze īstenībā ir dieva dāvana, jo ja roze ir aristokrāte, tad attiecībā arī cilvēkam pret viņu tā arī jātiecās. Viņa prasa, ļoti labu kopšanu, labu barošanu, un tikai tad viņa var sevi daudzveidīgi parādīt ar savu ziedēšanu.